aicināti uz pirmo rīta dziesmu ievingrināt balsis, ievingrināt kājas un rokas. Tālāk turpmākajās stacijās ilgstoši izkāpšana līdz gulbenei nav plānota, ja nu vienīgi bļaviņās. Neliela aktivitāte, un tā būs rīta rosme. Jā, dejo visi. Dejo visi un arī visi. Griežties uz vietas. Griežaties uz vietas. Vai kādu galvu patrodat vispār? Labrīt visiem dziesmu svētku ekspresa dalībniekiem. Šodien tiešām droši vien, ka Ogre nevar atcerēties, kad pēdējo reizi tik daudz sestdienas rītā šeit bija cilvēku stacijā. Bet kopumā šis pasākums, ko mēs šodien sākam šeit, sākām Rīgā, bet pirmā pietura ir Ogre, un mēs piestāsimies vēl 10 stacijās. Ir mūsu mērķis popularizēt dziesmu svētkus un izvest dziesmu svētku noskaņas ārpus Rīgas. Paldies liels! Ogres! Mūtēju orķestri Krievu, par aizvainām mūsu mūtēju Tieši šodien man dziesmu un deju saistās svētki ar rūpīgu darbu, jo es redzu, lai sarīkotu dziesmu un deju svētkus, ir nepieciešams ļoti daudzu Latvijas cilvēku iesaista. Mums ir nepieciešami dziedātāji, dejotāji, diriģenti. Tas ir bijis process 5 gadu garumā, iespējams mūža garumā, lai cilvēki sanāktu kopā uz šiem svētkiem. Mums ir nepieciešami atbalstītāji, un šodien mēs braucam Lieldraugu Latvijas dzelzceļa rīkotajā pasākumā. Un kopumā visi izdarot kopā pa mazam darbiņam, mazam solītim, mēs varēsim jūlijas sākumā priecāties par veikumu dziesmu un deju svētkiem. Vērtējot datus, arvien pieaug un pieauga deju grupu skaits, pieauga koru skaits. Tas nozīmē, ja mēs apskatāmies vēsturiski atpakaļ, tad pirmajos dziesmu svētkos bija 1000 dalībnieki, un šogad 25. dziesmu un 15. deju svētkos ir 40 000 dalībnieki, bet vēl ļoti liels skaits dalībnieki ir palikuši mājās, kuri nav tikuši uz dziesmu svētkiem, un mēs rēķinājam, ka kopumā šajā procesā piedalās ap 200 000 cilvēku, kas ir 10% no Latvijas iedzīvotājiem. Pēc 5 gadiem mēs svinēsim Latvijas 100 gadi. Un jau pēc šiem dziesmu svētkiem mēs domāsim par to, kā sarīkot Latvijas 100 gadus dziesmu svētkus, un es domāju, ka tie būs vēl lielāki kā šie. Tieši šie dziesmu svētki varētu palīdzēt mums atkal sākt domāt par mums, par visiem kopā, jo arī jau mēs paskatāmies, tā jau tāda, neteiksim, ir sakritība, ja, kad mūsu valsts izveidojās 20. gadsimta sākumā, ja, bet tas viss arī sākās kaut kur 19. gadsimta beigās no mūsu pirmiem dziesmu svētkiem, ja, kad tauta saprata, ka viņi var būt kopā un uzveidot kaut ko priekš sevi. Vispār jau tas ir kaut kāds unikums, ja ne, kad tik daudz cilvēku var kopā dziedāt vienotā
ritmā. Arī to vajag mācīt, man liekas, pasaulē tikai ir divas tautas, kas to māca, latvieši un igauni. Pārējie to nemaz nevar iedomāties. Pret no kalnīti augst, pirmais man tas apstājās un pošt. Ir jāpastumj ar plauks un ar plecu jāpagrūž. Pret no kalnīti augst, tas apstājās un pošt. Ir jāpastumj ar plauks un ar plecu jāpagrūž. Rikot vai kā pānītis, panāko noskriet pār katrs mazais Jānītis. Rikot vai kā pānītis, panāko noskriet pār katrs mazais Jānītis. Panāko noskriet pār katrs mazais. Trešais pants, pirmkārt trešais pants ir viss pilnīgs muļķības. Pareizi, ja? Tā taču nav, negribos, nezināšu, tā ir ideāli. Un pēc trešā panta piedziedājuma sāksim tā kā vilciens uzsāk gaitu, viņš ir lēnāks sākumā. Un... Tu pātrina rikot vai kā pānītis, panāko noskriet pār katrs mazais Jānītis. Rikot vai kā pānītis, panāko noskriet pār katrs mazais Jānītis. Panāko noskriet pār katrs mazais Beigas. Man dziesmu deju svētki saistās ar dejošanu, dziedāšanu. Es arī dziedu skolā skolā. Un, jā, mums bija, kad mēs pagājuši gadu bijām dziesmu svētkos. Un, jā. Tur bija briesmīga lietens, un tur bija tā pamata, un ja bija briesmīgi karsta, un vispār nevarēja nolikt kājas uz zemes. Dziesmu svētkos bija ļoti jautri, un bija arī tādi brīži, kad negribējās dejot, jo līja lietus un bija viss slapjš, pēc tam bija slapjas kājas, un tad vakaros, kad nācām no tās lielā stadiona, gribējās uzreiz iet gulēt. Man dziesmu dejas saistās ar to, ar dejām, ar dziesmām, ka visi sapulcējas, visi kolektīvi un tā, un arī jautri, un arī pašiem tās svētku sajūta tā. Sirdī, tā. Man jau pašai patīk dziesmu deju svētki. Man ļoti patika diskotēka, ka tā bija vienu vakaru. Un, vispār dziesmu svētkos bija diezgan jautri. Un, man ļoti patika. Es atceros, ka mums bija disanīta tieši tajā naktī, kad mums nākošajā dienā bija jāiet gājienā, un mēs visi bijām neizgulējušies. Tā sajūta, ka piedalīšanās. Un bija ļoti karsti, un pēc tam, kad beidzās dziesmu svētki, mēs vēl ar ugunsdzēsēju šūtenēm mazgājāmies. Man ļoti palika atmiņā tas, ka pēdējā dienā pēc lielā koncerta tur vienā zālītē bija uzlikta strūklaka, un mēs novilkām brunčus un skrējām pa strūklaku, skraidīt un štakstīties. Tas bija visjautrākais mirklis. Mēs esam visu izdarījuši, lai 25. dziesmu un 15. deju svētki Rīgā notiktu godam. Piedalījos dziesmu deju svētkos, ja nemaldos, no 87. gada bērnu svētkos piedalījos. Tad pēc kārtas visos bērnu svētkos, kad pienāca vecums, tad piedalījos arī pieaugušo dziesmu svētkos. Un tagad piedalos ar saviem dejotājiem. Pati vairs nedejoju, bet vadu savus kolektīvus. Un arī ir stāsts par to, ka vecāka aizved, es savus pirmos dejas neatceros, ja tā godīgi jāsaka, 3 gadi. Tā. Un jā, tad visu skolas laiku, pēc tam aizgāju uz Valmieru, tad tāds Jānis Gauja, un arī jau vairāk deju svētki pat vairs nevar saskaitīt. Varēt jau var, bet tā galvā uzreiz pateikt nevar, cik daudz deju svētku bijuši. Viss, ko tu sāks maidīt, tas ir tas stāsts par to, ka pagājušajos deju svētkos mēs tā kā ar tagadējo vīru saskatījāmies. Tas būtu tas, mīlestības stāsts. Ir, jā. Tas ir tāds tāda kā atzimšana ik pa 5 gadiem, kad ir tas kārtīgi strādājis, un tad ir tas atpūtas laiks, tas prieka laiks.
tas īstenībā līdzinās tādai kā darba dienai, kad tie 4-5 gadi, kad tu gatavojies, tad ir tas smagais darbs uz lauku, un pēc tam tad ir vakarā kārtīgi zaļumballe. Atzīmēt dziediem, kas atvarnē aizmirstulēm. Tas puķītēs, atzīmēt dziediem, kas atvarnē aizmirstulēm. Tas puķītēs, atzīmēt naksī, kas atvarnē aizmirstamā. Tas puķītēs, atzīmēt naksī, kas atvarnē aizmirstamā. Īstenībā sākumā likās, ka būs ļoti smaga diena, jo no paša rīta līdz pašam vakaram visu dienu jādzied un visu dienu jākustās un jābūt tādam aktīvam. Man šķiet, ka cilvēki ir ļoti pozitīvi. Es priecājos, ka tik daudz cilvēku ir arī pilsētās, kurās mēs izkāpjam ārā. Tas īstenībā dod tādu baigo prieku un tiešām rada to sajūtu, ka ir svētku sajūta. Man jau tagad ir sajūta, ka rīt jau būtu dziesmu svētki. Tas ir skaisti. Es domāju, tā tradīcija jau sen, man liekas, Dzelzceļš ar dziesmu svētkiem ir bijis saistīts jau gadiem. Arī pat agrākos laikos bija tā, ka ne jau kultūras namos tāda vēl nebija notika skatas un kori, ka gatavojas un dēja kolektīvi dziesmu svētkiem, tad viņi pirms svētkiem skatēs dziedāja stacijās Dzelzceļa. Un žūrija no Rīgas brauca vilcienu. Un veda no Rīgas visu, un turpat pie stacijas vai stacijā viss arī notika. Un savukārt mums ar jauniešu koru balss mums jau pagājušajā gadā bija tāds projekts, ka mēs devāmies pa visām stacijām, ne pa visām, bet 10 koncerti mums bija dažādās dzelzceļa stacijās Latvijā, jo man liekas, tā ir tāda vēsturiska mantojums, kas var iegūt mūsdienās vēl svaigāk kaut kādu izmantojumu, jo tās ēkas ir fantastisks, ļoti daudz staciju ēkas, un daudz no tām ir atjaunots akustiski, tur ir lieliski, jo viņas ir vēsturiskas. Un parasti tajās ēkās par to kaut kā bija agrāk cilvēki padomājuši. Un šodien arī mēs pieturam 11 stacijās, katrā no stacijām ir koncerti, un mēs dziedam un izdejojam dziesmu svētku gan noslēgumu koncertu, gan arī deju lieluzvedumu, dejas un dziesmas. Tā doma ir, ka dziesmu svētki parasti ir tā, ka visi sabrauc uz Rīgu to pēdējā nedēļu. Bet tad mēs it kā dodamies otrā virzienā. Pa ceļam it kā sasveicinamies ar visiem tiem, iepazīstamies, ar kuriem tiksimies pēc pāris nedēļām arī pašos dziesmu svētkiem. Un šeit šoreiz mums ir deju kolektīvi gan Gauja, gan Dardets, gan Audi, gan arī Dzelzceļam ir deju kolektīvs Bānīts. Un arī ir koris Monēta, jauniešu koris Balsis un vēl dziedātāji no dažādiem citiem koriem. Un arī dejotāji, mazie bērni arī no Jēkabpils kopā tautas tērpos, visi, kas ir tie, kas kaut ko darīs vai dejos. Mēs atbraucām atzīmēt jums 110 gadu jubileju. Tik plašā sastāvā, tātad mēs atbraucām ne tikai atzīmēt, bet arī iedejot un iedziedāt dziesmu svētkus. Dzelzceļš tas ir regulāris un precīzi satiksmes simbols. Tāpēc mēs jums nolēmām šodien Bānītim uzdāvināt Rīgas teiktev, ja? Pulksteni. Es jau nezinu, ko jūs atvedat. Jā. Dāvana stāv jums aiz muguras te vairākums. Un tas tiešām ir pulkstenis.
var sākties! Nu tad svinīgi atklājam to lietu, lai mūžos tas varētu zināt, cikos apiet, kas apiet. Bānītim 110. Vot tas ir pulkstens, vot tas ir stundinieks, vai ne? Pirmo reizi šādā pasākumā esmu piedalījies un iespaidi ir vareni. Vispār tā dziesmu un deju svētku tas noskaņa vienkārši sāk beidzot parādīties. Tā kā, kad Ziemassvētki, kad parādājas eglītes un tā tālāk. Tagad šis, kā saka, var redzēt, kad Rīga, Latvija gatavojās dziesmu deju svētkiem. Kā jums ietur, labi? Sveiciens Alūksnē! Sveiciens Alūksnē! Esiet sveicināti vēlreiz! Visi dziesmu un deju svētku ekspresā pasažieri Alūksnē! Visskaistākajā pilsētā Ziemeļu vidzemē! Oši, oši, jauki, jauki, kā Dievs deva vasarī, kā Dievs deva vasarī. Ciemot viņi, ciet meitiņas, mežu galē gavilē, mežu galē gavilē. Pulkstenis ir 14:54 minūtes. Alūksnes laiks. Kas tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Tie visi gaujas zēri, saujāju ruceļi, saujāju ruceļi, saujāju vilceļi. Mīļais Bānīti! Mēs visi atbraucām pie tevis ciemos šodien, lai apsveikt tevi dzimšanas dienā. Tortes nav, svecīšu nav, jo tu tāpat nevarētu nopūst. Bet mums tev ir dziesma. Mēs kopīgi viņu tai dziedāsim. Ruk, 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 rikot laikā Bānītis, panāku un noslēpā, katrs mazais Jānītis. Tur, 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 rikot laikā Bānītis, panāku un noslēpā, katrs mazais Jānītis. Panāku un noslēpā, katrs mazais Jānītis. Tadataram, tadataram, tadataram. Daudz laimes dzimšanas dienā, ja? 3, 4. Daudz laimes dzimšanas dienā! Gribētos ar tevi atkal kopā. Šodien mums ir tāda forša iespēja visiem vilcienu, kā saka, pasažieriem ātri aizsūtīt kartīti, tā kā tādu varam savilkt kaut ko. Nu, es pati nezinu, neesmu savilkus, bet man tā čukstēja, ka tur sanāk lokomotīva. Tad mēs varam jau gatavu, varam kaut ko pašu uzīmēt. Un tas foršais ir tas, ka cilvēki ātri uzraksta adresīti, un tad mēs paši savāksim, visi nosūtīsim, un tad būs viņu ģimenei, draugiem kāda piemiņa par to, ka viņi varēs pastāstīt, bija tādā vagoniņā, nosūtīšu to, nu, tā vienkārši jauka šai dieniņai. Labdien, esiet sveicināti visvaronā! Mēs jau no 8 rītā 22 minūtēm balss man arvien labāk jūtat jau, ja?
Man teica, ka kur tas koris vietējais, es tādu nesaprotu. Kur ir apvienotais Ladros koris? Viegli kāju pār ūdeni līgo, aspārnotā gaigā līņā līgo. Zeltā niedrī zinādāmā līgo, viņa krastā galiņā līgo. Man kā virsdirģentam šie būs otrie dziesmu svētki. Man tā pirmās ugunskustības jau bija iepriekšējos. Un jāsaka godīgi, ka tās sajūtas tur bija tādas, ka es visu laiku domāju, kāda būs. Kāda būs tā, būs viegli, būs grūti, sanāks, nesanāks, kā es jutīšos, kā būs. Man tā parasti nav bijis nekad, bet pirms dziesmu svētkiem tomēr ir tā atbildība milzīga un tie 12 un vairāk tūkstoši dziedātāji tavā priekšā. Un īstenībā no tevis ir ļoti, pat ne ļoti, bet lielākā daļa ir atkarīga, jo koris milzīgs. Mums šis ir priekšpēdējais koncerts, 10. Mums vairs tikai viens palicis Rīgā. Sitjavīgi varabungas līgo, līgo, lai sanāca Jāņa bērns. Mēs gribētu jums nodziedāt, tā kā Bānītim šogad 110 gadu, mēs iemācījāmies visi vilcienā vienu dziesmu. Uzmanību! Un! Rīkotāji, ka Bānītis, panākto noskriet vārd, katrs mazais Jānītis. Rīkotāji, ka Bānītis, panākto noskriet vārd, katrs mazais Jānītis. Panākto noskriet vārd, katrs mazais Jānītis. Līpes augstu, kas apstājas un pūš, ir jāpastum vēl klausu, ar plecu jāpagrūž. Rīkotāji, ka Bānītis, panākto noskriet vārd, katrs mazais Jānītis. Rīkotāji, ka Bānītis, panākto